Ko jūs iesakat saviem klientiem mainīt pēc auto iegādes? Kas man jāprasa? Kā iet? Kā iet? Kas būtu jāpārbauda autiņām, kad tas ir tikko nopircis? Teiksim, jūs aizdzem pie teviem uz servisu. Jā. Kādi būtu tie punkti, kuriem tu iziet cauri? Davai pastāst, ko jūs servisā pārbaudat, un es špikošu no tevis. Nu labi, nu nopietni. Nu, come on. Nu labi. Tu gribi špikot? Ja es gribu špikot, varbūt piemetināšu klāt. Ko jūs pārbaudat? Ko jūs iesakat savam klientam mainīt? Mainīt? Jā, mainīt. Nopirkt lietot mašīnu. Nopirkt lietot mašīnu. Mašīnu uzreiz nevajag tik brutāli. Nu kā, parastie punkti. Tu nopērci mašīnu, uztais diagnostiku, nepiesaist, pārbaudi, paskaties viesbūvi, paskaties rūsu, motoru telpu, ritošo bremsu, salonu. Mēs uzreiz iesakam mainīt zobsiksnu, ja tāda ir. Jā, ja tāda ir. Jo, ja tu pēc ļoti laba radinieka, ja tāda tiešām, tad tu vari uzticēties tam, ka viņš ir nomainījis to zobsiksnu. Bet tā, ja tu pēc placī vienalga no kaut kā ticēji tam, ka tā zobsiksna ir nomainīta, neiesaku. Apkopi tieši tas pats eļas filtri, gaisa filtri, vispārējais samainam, lai droši zinām, ka varam braukt nākamos 15,000 km. Ar zobsiku cits stāsts. Tās būtu lietas, kas obligāti ir jāizdara. N-sērijas, protams, N47 un tā tālāk, tiem ķēdes arī, paskamies nobraukumu, saprotam, ir mainīt, nav mainīt, mainam ķēdi nost, pretējā gadījumā būs liels audis. Jā. Tas ir par apkopēm. Tas ir tas, ko vajadzētu mainīt, nopērkot, uzreiz jaunu lietotu mašīnu. Jā. Es runāju par lietotu. Nevis tādu no salona nevajag uzreiz ņemt viņu jaukt ārā, ja jūs viņu nopērkat pilnīgi nulīti, nevajag skriet raut ārā zobeni un mainīt, viņi to nedara. Ok, labi. Jā, pie mums to var izdarīt Krustabaznīcas ielā 12 GT garāžu.